lai arī ziema vēl nav klāta, Rīgas ziemas kauss ir klāta. Pirmais posms biķernieku trasē ar jaunu dalībnieku rekordu vairāk nekā 250 braucēju uz starta. Visas dienas garumā cīņas par sekundēm, sekundes simtaļām un, protams, uzvarām. Tā kā raugāmies, kā mums ies. Laura, parasti mēs tev redzam šeit kā tādu mentoru, kas kaut ko skrūvē, kaut ko dara. Šoreiz izdomāju pats uzbraukt. Kā tā? Man pierunāja. Kas tev pierunāja? Man pierunāja. Tas ir tāds ziemas izklaiža auto. Un pierunāja, kad Estere, kas brauc rallycross, arī izrādīja interesi. Tad vēl viens jaunietis izrādīja interesi, tā kā pirmie metri. Nu, es tā kā saglabāju to status, ka es piepalīdzu, lai jaunieši attīstās un arī pats kaut ko bišķiņ tā kā priekam. Nu. Izdomāju, ka jāpabrauc ir ziemas kausi un jāiemācās braukt ar pilnpiedziņu. Tāpēc es iegādāju pilnpiedziņas auto. Un kur gan vēl labāk, ja ne ziemas kausos mācīties. Tā sezona rallijā viņa beidzas tik ātri, ka gribas kaut ko, kā tajā starpsezonā uzbraukt. Nu, nekas jau cits neatliek, kā braukt asfaltu, jo mums jau ziemas nav. Tā kā, tu gatavojies ziemai, bet brauc asfaltu, un kaut kas jau jābrauc, un tāpēc esmu šeit. Nu, rallijas sezona ir tā kā beigusies, un tad vajag, palikt siltam. Un kā veicās ar to? Nu, ar parastajās klasēs tā diezgan pašvaki, bet ar šitā jaunajā monoklasē riepi tiešām forši turās pa slapi un kaut kāds rezultāts arī spēja uzrādīt. Nu, pirmajā braucienā otrais. Ir izaicinoši, jāiemācās bremzēt. Maksimāli vēlu, galvenais, lai arī nav pārāk vēlu. Mašīnai man nav vēl stieņa kārba, līdz ar to man ir ļoti uzmanīgi jāuzsāk un jāpārslēdzās, katru reizi piedomājot, lai nepalieku trasē bez ātruma kārbas. Līdz ar to arī tā nedaudz saudzīgi, bet jautri pavadīt laiku un pamācīties. Vienmēr jau, kad tu piedalies, man liekas, tev uz rezultātu, bet šobrīd es tiešām neesmu daudz braucis to asfaltu, ar attiecīgām riepām asfalta. Līdz ar to man ir tā, ka es parasti laižu plašāk un šeit ir tā savāktā braukšana, kas man vēl nav līdz galam saprotama, bet es, protams, vienmēr jau braucu, lai skatītos arī rezultātu paralēli. Ir vēl iemaņas. Tas jau nepazuda. Atbilstošs laiks, atbilstošs apģērbs, tāpatās arī riepas. Divas veikalā bija, nopirkām divas, gan jau kas sajies. Būtu sauss, būtu labi. Tādā driftā elkoni aizbrauc, vienkārši nevis smaids pa visu seju, bet mēģināja sakopties, lai neatgriežās. Sens saka, iet uz rezultātu. Es saku, ka es vienkārši gribu pabraukt. Es kopš avārijas neesmu pie stūra sēdējis un forši beidzot rokas izkustināt. Kidos diezgan normāli. Junioros sakļūdījos, bija baigi labs brauciens, bet nesagāja. Un kā tev patīk šie slapjie apstākļi? Diezgan labi, baigi laba trasa. Ja ātri var pastūrēties ļoti labi. Un kam tu varētu ieteikt piedalīties šajā pasākumā? Kādīgi visiem, kas brauc pa koplietošanas ceļiem un nejūtas droši, var atbraukt šeit un pamēģināt, kā tas ir, kad slīd, ka tev ir bišķi jāpievāc mašīna, un tā. Visiem, kas to nav vispār nekad darījuši, jo tas tiešām ir ļoti, ļoti paši. Man liekas, ka šitas ir vislabākais, ja nav skaidrs pilnīgi nekas, vai arī viss ir skaidrs un kaut kādas nianses, grib pieslīpēt, tad šitas ir šī vieta, kur to darīt. Rīgas ziemas kausā, laikam, trešā sezona ir, jā. Vienmēr diezgan laba konfigurācija ir bijusi, bet baigi patīk. Ir forši, pamērīties te jau pēc pārējiem, pēc jauniešiem, bet tāpatās, ka Mareks brauc, šoreiz Vanks nebrauc. Tie zināmie jau visi tajā placī ir, vismaz saprast, cik sanāk, kuram labāk sanāca. Formāts ir labs, laikapstākļi tādi, kādi viņi ir mums Latvijā, bet kāpēc nevajag braukt? Obligāti vajag. Kur te vēl paskries? Pa ielu braukt nevar ātri, tā kā jābrauc trasē ir ātri. Es teiktu, ka ļoti laba versija par to monoriepu, ka tas ir īstenībā ļoti labs solis, lai varētu, un vajag autoru, kuru patīk braukt. Principā pārējais tikai vēlēšanās un ierasties trasē. Trešo gadu jau brauc. Trešo gadu. Tā kā atgriežos visu laiku, patīk. Pasākums ir lielisks. Es iesaku visiem amatieriem šeit braukt, pabraukāties. Iesaku braukt tiem, kuri plosās pa ielām, neplosieties pa ielām, brauciet uz šeit to var darīt legāli.
Šeit ir liela konkurence, parādi sevi, kurā tad tu pozīcijā vari iebraukt starp sev līdzīgiem. Jā. Nu ko, Rīgas ziemas kausa pirmais posms ir noslēdzies. Visas dienas garumā bija ļoti sīvas cīņas, bet esam noskaidrojuši uzvarētājus. Tagad mums priekšā svētki, bet starp svētkiem 27. decembrī otrais posms tepat Biķerniekos.